Uz vārdu priekštrajektorijas maiņa Honekls un vēl viens metiens arī pie vārtos. Rezultāts uz tablo. Iedegas 1-0. Latvijas izlase izvirzās vadībā. Mārtiņš Laviņš vārdu priekšā. Jā, un tas viss sākās no ļoti aktīvās spēles bez ripas. Nospieda austriešus mūsējie spēlējot tur ļoti aktīvi, piespieda kļūdīties savā aizsardzības zonā un te labs uzmetiens vārtu virzienā un ļoti izveicīgi tiek pie ripas Mārtiņš Laviņš un netiek viņam līdzi Honekls. Rezultīvu piespēle noteikti būs arī Kristapam Skrastiņam. Vēlreiz šī skaistā epizode gados ļoti jaunajam Mārtiņam Laviņam. Sezonā, bet tagad epizode pie viņa paša sargātajiem vārtiem un tomēr organizē šo epizodi. Feldners tur bija aizķēries uz mūsu zilās līnijas, spēle jau bija tuvāk pie sarkanās, izsista ripa mūsu zonas virzienā un tieši nonāca pie Feldnera un Feldners vienatnē. Bez steigas izslidoja uz Vītola vārtiem, redzam, neviens viņu tur noķert nevar un tā viltīgi, nemaz tik stipri nemeta, bet tā ieslidināja ripu starp kājasargiem Vītolam. It kā izskatījās jau, ka ir apturējis ripu Vītols, redzam, jā, zem nojas tieši apakšā un, diemžēl, ieslīdēja pats ar ripu arī vārtos Ēriks Vītols. Īstāns būs plauks smēties, tā bija piespēle uz vārtiem un ripa vārtos. Rezultātu uz tablo 2-1. Latvija otro reizi šajā spēlē izvirzās vadībā. Skaisti tur uz zilās līnijas nospēlēja Roberts Mamčičs. Jā, vārtu autors Haralds Egle, bet tikpat nozīmīgi šajā vārtu gūmā nospēlēja arī Mamčičs. Ievelkot ripu pa zilo līniju, tur vairāk uz vidu zonā. Daļa arī redzēsim šo epizodu arī šeit. Labi piespēle augšā un Mamčičs ar dažiem soļiem ievelk ripu tur dziļāk vidum un piespēlē tieši precīzi nojā. Un ļoti spēcīgi pie tam dara to Mamčičs un Haralds Egle. Precīzi pielabo šo piespēli, spēks ripai nepazuda un pretkustībā vārtsargam ripa ieldo stūri. Haralds Egle, Slovākijas čempionāta spēlētājs Liptovski Mikulāšs komandā bija viņa darba vieta šajā sezonā. 49 spēlēs 11 vārti un 28 rezultatīvas piespēles. Vārti! Iepratīm vārtiem Šercers spēja izdarīt pietiekami bīstam metienu un nogādāt ripu vārtos. Austrija atkal rezultāti izlīdzina. Kaut kur tas scenārijs līdzīgs kā vakar. Vakar Latvija divas reizes atspēlējās un līdzīgs scenārijs tagad ar Austriju. Tikai brīži, kad tiek gūt vārti, ir citi. Jā, tā labi nospēlēja Austrija īstenībā. Diezgan ilgi ripa tur bija mūsu izlases aizsardzības zonā, tur stūrī. Beigās te arī cīņa. Veiksmīgāk tiek pie ripas Austrija un no zem spēlētājiem, te bez variantiem Vītolam, tik precīzi, tik spēcīgi ripa ieldo augšējā stūrī. Skatāmies šeit vēlreiz, pusi pat apgrieziena īsti pat nepaskatījās uz vārtiem Austrijas spēlētājs. Iespēja tagad Romigam. Navūrīt vārtos. Viņš nespēja to izdarīt pagarinājumā, bet spēja izdarīt to Bulīšu sērijas pašā ievadā. Nākošais mētiens Feldners. Viens vārds gūs šodien un arī Bulīšu sērijā viņš ir precīzi 2-0 pēc divām metienu kārtām. 2 no 2 Austrijai. Haralds Egle. Trešais mēģinājums Latvijas izlasē. Aizsargs tiek sūtīts kā 5. Latvijas izlasē. Tas jau ir interesanti. Komuls ar 6. numuru. Eleganti Komuls! Kas par manevru? Treneri tātad kaut ko bija saskatījuši Komulā un viņa pūlīšos treniņu procesā. Ļoti pārliecinoši visu izdarīja Komuls. Skaisti tika apspēlēts vārtsargs un praktiski jau tukšos vārtos iemest ripu. Vārtsargs noticēja šo pirmo māņu metienu, aizslīdēja prom un otrā pusē Komuls no neētās. Fantastiski! Ceram, pieliks punktu tūdēļ.
Mārtiņš! Haralds Egle! Bullīšu sērijā otro dienu pēc kārtas Latvijas izlase ir panākā.